Labdien! Mans vārds ir Zana Zeltiņa. Jāsaka, Mani sauc Rolands Zeltiņš. Un mēs esam no Coimbras. Čau, mīļie! Čau, mīļie! Ko mēs viņiem stāstīsim? Vai jūs dzirdat, kā visi apkārt pīpinās? Sākam no jauna. Mīļie! Čau, mīļie! Kā jums iet? Mēs esam izgājuši ārā pastaigāties šodien pēc garās darba dienas. Jā, šodien sēdēt, bet mēs ļoti čakli strādājam pie jaunās mājas, draudzes mājaslapas. Sieviņa, ko darīja? Sieviņa plānoja mums tripiņu, mēs brauksim uz Faro. Tas ir Portugāles dienvidos, pašā apakšā, un mēs brauksim caur Lisabonu. Tur mēs skatāmies zoodārzu, un pirmoreiz dzīvē mēs iesim uz okeanāriju. Cik kruti. Teicu, ka esat baigi krutais tur. Jā. Okeanārijas. Superīgi, tad mēs braucam uz to Lisabonu un tad uz Faro. Un Faro mēs dzīvojamies kaut kādas 3 dieniņas, 2 naktas paliekam, un nežēlīgi dārgs tur ir viesnīcas. Nu, gan jau kaut kādu čīpu atradīsim. Es jau piedāvāju, tā kā filmās dara, aiziet pieraksta viesnīcu uz vienu cilvēku, un tad ar sievu atnāk vakarā 2 un maksā tikai 1. Es domāju, ka tas nebūs forši. Jā, es skatījos cenas, bet nu gan jau kaut ko forši atradīsim. Tā. Jūs dzirdat, kā pīpina? Jā, šodien rītīgi traki ir. Mēs sēžam mājās un es nesaprotu, redzu Facebookā, mums tas Erasmus atbildīgais ierakstījis Facebookā Akademika. Un Akademika ir mūsu vietējais futbola klubs. Un es domāju, ok, labi, neko. Un visu laiku sāk pīpināt. Reāli visi cilvēki brauc pa ielu. Visi mašīni, kas brauc pretī, visu laiku pīpinās, visu laiku. Mums pie mājas ir ceļš un visu laiku pīpinās. Pilnīgi visi. Un jā. Akademika vinnēja. Un Portugāļi nezinu, kur ir Latvija, tādēļ, ka mums nav slavenu futbola klubu. Jā. Mums jāatmestās jaukas. Mums ir traki, mums nav jau 3 dienas saldējuma. Jā. Ja veikals ir ciet, nezinu, vienkārši aizgājām. Nu, ka ir 2 lieli veikali, tā kā, nu, mums tuvumā. Bet lielajā nav gardu saldējumu. Ir, bet viņi ir dārgāki. Nav gardu saldējumu. Nav 2 litrīgo. Tik žēlasējiņa. Nu jā, nav tik kruti. Un tā mēs gaidamies rīt varēsim iet atkal savu nedēļas devu ņemt. Rītīgi esam atkarīgi no saldējuma. Nu neesam mēs atkarīgi, mēs vienkārši ļoti garšo un mēs ļoti bieži pērkam. Tā. Jā, esam atkarīgi. Tā. Sailgojamies jau pēc jums visiem. Tik liekas, jo tā padomāju. Tā kā. Liekas, tikai 3 mēneši projām. Nu jā, nesen bijām Latvijā, bet kad mēs domājam, ka tas ir no kāzām, gan arī tad liekas, jā, mums nesen palika vakardien 3 mēneši. Jā, un ielikām YouTube'ā, draugos, Facebookā, Twitterī video ar bērnu komentāriem, ko viņi domā par mums. Tie, kas vēl nav redzējuši, paskatīties, tik krūti bija. Komentējiet! Tagad savu vīriņu var saukt par Hariju Poteru. Vielai prasījām. Nu, jūs paskaties. Vielai prasījām, kādos mīļvārdiņos mēs viens otru varam saukt. Un tad viņi teica, Hollija, Tollija, Harijs Poters. Tagad man skolā arī tagad tāds saspringtāks laiks. Eksāmeni ieskaits, referātiņi jānodod, nu tā. Nav tik traki, protams, kā Latvijā, bet tāpat bija šķiet jāiespringst. Un tā vajag tāds, stulbi, tur jālasa arī daudz grāmatas un tad jādod. Bet, nu, ja tā ļoti neiespringst, tad jau nav traki. Un ir viņš vīriņš, šeit ten rakaris. Es skatījos kaut kad nesen Portugāļu vietnes šovu. Jāgo bija aizbraucis mājās, un es domāju, ok, ieslēgšu televizoru, mēs neskatāmies par televizoru. Ok, ieslēgšu. Viņam it kā ir satelīts skaitās? Digitāla televīzija, viņam arī tagad ir. Un 5 kanāli. Es tikai slēgāju priekšu programmas, un es saprotu, kāpēc visi vienādi. Pēc kaut kādiem 3 apļiem es sapratu, ka viņiem ir tikai 5 kanāli. 3 reizes apgāju caur, kas te par kanāliem stulbiem? Jā, tad skatījos Talantu šovu. Cik es sākumā es domāju, ka tas ir talantu šovs, tā kā katrs nāk, tie tur dejo lālā, tā kā, jā.
Bet izrādās tas bija laikam kaut kāds fanu šovs, kad viņi nāk un Portugaļu, un viņš kaut kādi briesmīgi un viens par otru briesmīgāks bija tikai viena, salīdzinoši normāla meitene, kuru vispār, viņa dziedāja. Visi tādi nūģīši, traki, un viņi visi tiek tālāk. Bet kurš netiek tālāk? Jā, ļoti Tas, kas kaut ko sajauc, tas pat tiek tālāk. Jā, viena bija tā, ka vienkārši dzied tur, kaut kā it kā grupa ir, viņa dzied, un viņa sajauc, un, viņa portugāliski teica, viss, es atvainojos, es aizmirstu, un visu apstādināju. Tā. Kas vēl? Что еще можем сказать? Pats ir scenārijā. Scenārijiem skatāmies, jūs nevarat paskatīties. Skaties scenārijā. Vairs nekā. Nav nekā vairs. Jā, mums nav vairs nekā. Kaut ko vēl pastāstīsim viņiem. Domāju, iedosim triple fist bump. Un tad jau līdz nākamajai reizītei. Jā, tagad mēs tieši domājām pirms video. Tik smieklīgi, kad mēs agrāk rakstījām katru dienu tur dienas grāmatu, pēc tam jau katru trešo dienu, bet tagad super, ka ir vismaz video. Jā, vienreiz 2 nedēļās. Labi, peace out. Jā, čau. Čau.